Vulkāniska augsne, vairāk kā 1100 metru augstums un rokas, kas izvēlās katru ogu, kas pārtop kafijas lāsē. Andrāda brāļi ceļ kvalitāti, no izcelsmes līdz tiešai piegādei, un ar Rocket Bean sadarbojās jau 10 gadus. Pašas kafijas audzētavas stāsts sākās 1901. gadā Capin Branco fermā Haiserado, Minas Žeraisā. Vai Latvijas īstā kafijas garša arī ir sena? Patiesībai mūs tuvinās paši saimnieki un mani sabiedrotie no Rocket Bean. So guys, nice to meet you all. I want to show you the new equipment that we have in the farm. Šī ir unikāla iekārta, kuru Andrade ģimene ir izstrādājusi. Tas ir bioreaktors, kuru viņi izmanto carbonic maceration metodē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi šeit iepilda CO2, kas fermentācijas procesā šo kafiju padara super saldu un super bagātu ar dažādām notīm. Šeit fermentācija notiek 10 dienas, šeit tiek iepildīti ķirši, un šādā CO2 vidē šī kafija fermentējās līdz 10 dienām, un tad šī kafija tiek ņemta ārā. Tie ķirši, kas peld, tātad šīs te sausās ogas, kas ir pārkaltušas, viņas nonāk visas šeit, šajā konteinerī. Un tālāk jau viņas nonāks uz patio laukiem, uz kaltēšanu kopā ar visām lapām un kopā ar visiem zariem, jo šī ir zemākas kvalitātes kafija. Un šeit jau mēs redzam gatavās ogas un negatavās ogas piekoptas. Viņas visas dodās tālāk, kur tiek noņemts augļapalks nost. Kafijas sirds tiek attīrīts. Šejieni, uz šejieni un tālāk jau caur bunduļiem tiek izspiests. Mēs šeit redzam tikai kafijas sēklas un augus tiek novadīts uz otru pusi. Pēc tam, ka šīs brīnišķīgās mašīnas ir veikušas vienkārši neiedomājumu darbu, šeit nonāk tikai attīrīti kaltētie ķirši, jeb kafijas ogas kaltētais apvalks. Savukārt šeit nonāk bojātās kafijas pupiņas, maz izmēra pupiņas, slikta zema kvalitāte. Bet tālāk šeit nonāk visa pārējā draza. Un kas ir interesanti, arī šo pārdod vietējā tirgu. Šis konteiners ir tā sauktā melnā istaba, ja Black Room. Kas notiek Black Roomā? Šie te kafijas ciršļi kaltējās uz Āfrikas gūtiņām, maziņām tādām. Un tas efekts, ko panāk kaltējot šādā slēgtā vidē, ir tas, ka šīs te ātri gaistošās aromātiskās vielas spēj palikt kafijas cirsī, palikt kafijā. Un ko tas atkal savukārt nozīmē? To, ka kafija būs daudz aromātiskāka, daudz garšīgāka un vairāk piesātināta ar visām šīm te eksotiskām notīm. Un, kad mēs attaisījām konteineru, pirmais, kas bija degunā iecirtās, šie te visi eksotiskie un žāvātie augi degunā. Un, lai kontrolētu, lai kafija nesabojās, ir gaisma zilā, kas samazina baktēriju vairošanos vai pelējumu vairošanos, un šis te konteiners savāc lieko mitrumu. Tātad, lai kafija nesapūtu, būtu vienkārši fantastisks. Šķiet, ka patiesības slēpjas kaut kur starp diviem kafijas malkiem. Ir laiks sasēsties ar komandu un izvērtēt šajās dienās savāktos pierādījumus.